Sveiciens visiem SketchUp lietotājiem, gan kas skatās dzīvajā, gan kas skatās ierakstā. Šajā seminārā pastāstīšu, kā gan no tāda lietotāja puses, gan arī kā, teiksim, ražotājam vai pārdevējam varētu izmantot servisu 3D Warehouse. Pirmkārt, apskatot no paša SketchUp puses, kā viņam piekļūt klāt. Skatoties no izvēles Window 3D Warehouse, mēs varētu atvērt servisu, kurā atrodas vairāk kā 5 miljoni dažādu SketchUp modulīšu. Un tie būtu gan pašu SketchUp lietotāju augšupielādētie, gan arī, kas tiek piedāvāti no daudz dažādiem izstrādātājiem, ražotājiem, lai tātad, palīdzētu gan pircējiem, gan arī dizaineriem potenciāli tātad labāks gan projekts uztaisīt, precīzāks ar viņu izstrādājumiem, gan arī tātad palielināt iespēju, ka tos varētu iegādāties, vai ne? Un lielākā daļa to modeļu, protams, būtu pašu SketchUp lietotāju augšupielādētie, un tur var atrast arī ārkārtīgi daudz sliktas modelīšu. Tāpēc no vienas puses gribēju parādīt, kā tieši sākumā no lietotāja puses atrast vislabākos rezultātus. Sākot, piemēram, radot kādu arhitektūras modelīti, ja man interesē tādas standarta detaļas kā logi, kā durvis, es varu skatīties pirmkārt jau pašu SketchUpa piedāvātajā bibliotēkā. Uzspiežot uz sava profila, tiek piedāvāts SketchUp libraries. Tātad tas ir tieši visiem lietotājiem, kam aktīvs gan Pro, gan Studio abonements būtu vai Go, dot iespēju redzēt 3D modeļus, materiālus, kas būtu pielāgojami vai daudz realistiskāki. Piemēram, pie 3D modeļiem būtu izvēle uzreiz starp 11 dažādām kolekcijām, kur, piemēram, nepieciešamas kāpnes, es varētu atrast vairākus variantus, teiksim, vīķu kāpnes vai straight stairs, un tās patiešo leju pielādēt savā SketchUp modelītī. Tad šie būtu tādi visadvancētākie modelīši, ko varat leju pielādēt. Jo tikko kā tiek ienest iekšā SketchUpā, tā uzreiz varētu pielāgot pēc daudz dažādiem parametriem, gan augstumu, gan pakāpienu skaitu, margu dizainu un citas elementus. Tātad atkrīt tas, kad kā kādreiz SketchUpā nācās ārkārtīgi daudz dažādus SketchUp spraudņus izmantotu, lai ātrāk izveidotu gan virtuves dizainu vai vienkārši ēku. Tātad ar live komponentiem mēs ļoti ātri to sākotnējo, to funkcionālo dizainu puses varētu uztaisīt. Varbūt ne tik daudz vēl domājot par konkrētiem produktiem un dizainiem. Tātad viens ir šie live komponenti pielāgojami. Citādi var meklēt arī turpat 3D Warehouse'ā. Piemēram, man interesē durvis, un parādās uzreiz jau 88,000 rezultāti, kur tiem, kas ir šie gudrie live komponenti, jau būtu šāds teksts pievienots klāt, tātad tas ir rediģējams, bet citādi es varu meklēt arī, piemēram, dinamiskos komponentus, kas bija jau radīti vecākās SketchUp versijās. Skatos pie filtriem, varu meklēt atsevišķi arī tātad visas rezultātus vai, piemēram, produktus, un tie jau būtu dažādu ražotāju augšupielādētie tādi jau certificēti modeļi. Un šeit ir tie galvenie filtri, tātad atzīmējot Dynamic Component. Es apstiprinu, un jau parādītos, tur 9000 dažādas durvis, kuras kaut kādā veidā varētu arī pielāgot. Uzreiz varbūt nav saprotams, ko tieši
Bet pamēģināšu līpielādēt un apskatīt, ko tur var pamainīt. Izmantojot rīkjoslu Dynamic Components, es varu pasīties, piemēram, ar Interact rīku. Jā, šajā gadījumā ir durvis, kurām uzklikšķinot viņas atverās vaļā, ir kaut kāda animācijas funkcija klāt. Es mēģinātu ar scale palīdzību pamainīt izmēru. Tātad, vismaz platumā ļauj to pamainīt. Vai pārbaudot Component Options, parādās arī šāds te dialogu loks, kurā es varētu ierakstīt tos vajadzīgos gabarītu izmērus. Tātad atšķirība ir dinamiskos komponentus mēs pašā SketchUpā varam radīt, bet šie te live komponenti ir radīti programmiņā, kas saucās Trimble Creator, ko arī jebkurš SketchUp lietotājs var izmantot, kam būtu aktīvs abonaments, un augšupielādēt arī 3D Warehousā šāda tipa live komponentus. No sarežģītības puses, no dinamiskos komponents ir tur tos pamatus apgūt var mierīgi, man liekas, kādās 2-3 stundās, lai radītu jau vienkāršākus elementus. Ja ir svarīgi, varbūt aizvien vairāk un vairāk tos parametrus likt klāt, un tajā brīdī varbūt vērts jau apgūt to live komponentu veidošanu. Nianse gan tāda, viņš tiek veidots tādā node-based sistēmā, kur, lai parametriski to visu uztaisītu, tad varbūt tās būs nevis 3 stundas, bet 3 nedēļas līdz augstā līmenī apgūt, kā viņas izmantot. Bet, gala rezultāts tad ir daudz plašākām iespējām būt. Citi elementi, ko varētu lejupielādēt, ir, piemēram, man ir kāda virsma, un es gribētu tur kādu augstākas kvalitātes materiālu pievienot. Var skatīties arī 3D Warehousā, to izmantot kā materiālu bibliotēku. Viens ir, piemēram, tas, ko SketchUps piedāvā pie Material Libraries. Šeit ir tātad 14 dažādas kolekcijas. Skatos, piemēram, Wood Collection, un es jau varu redzēt dažādos skatos tās tekstūras, kas ir tādas vidējas kvalitātes pēc izšķirtspējas, bet tās nāk jau ar kaut kādām gan atspīduma, gan faktūras tām mērtībām, ienesot iekšā SketchUpā, izskatītos realistiskāk. Tā ka mēs šādi varam to materiālu uzreiz ienest iekšā, kas ir saglabāts kā materiāls atsevišķi tieši 3D Warehouse platformā. Citādi var arī skatīties tā vispārīgāk. Es meklēju ar 3D Warehouse searchu materiāls tur koks, ierakstu wood. Sākumā tā man rādās modeļi. Es varu skatīties arī, kas ir katalogi, kas ir tātad brendotais jau dažādi, tāds kontents, tie aseti dažādi. Kolekcijas jau krietni vairāk, tātad, ko paši SketchUp lietotāji arī veidojuši. Un materiāli, šeit sākumā parādīsies tieši SketchUp tie piedāvātie realistiskie materiāli. Bet, ja gribās atrast kaut ko krietni vairāk, atkal var doties pie filtriem un pašās beigās atzīmēt Show extracted materials in results, kur man rādīsies vairs nevis cik pāris simti, bet jau 400,000 rezultāti ar dažādām tekstūrām. Te nerādīsies, no kā viņas nāk tieši, bet es redzu, ka, piemēram, parādās jau tekstūra viena ar ļoti augstu izšķirtspēju, pat 4000 pikseļi, un es to varu pat tiešo leju pielādēt savā modelītī. Un uzlikt uz plaknes, viņi varbūt nebija pareizā mērogā, bet pēc tam to jau var pielāgot. Un tās tādas standarta funkcijas, kā mēs tiekam pie tiem modulīšiem.
bet ko es ļoti ieteiktu, tad, kad atrodiet kādu labu rezultātu, jau laicīgi sāciet gan tos modulīšus laikot, gan arī pievienot kolekcijās. Tad 3D warehouse varat mierīgi izmantot līdzīgi kā mājaslapu Pinterest, lai vieglāk būtu vienmēr atrast gan arī kādas idejas projektiem, gan arī noderīgas produktus. Tā, piemēram, atgriežoties warehousā, ja man būtu nepieciešams atkal kādas dinamiskās durvis, es atzīmēju tur door, skatos pie moduļiem, un te parādās, piemēram, laikam visbiežāk jau lejupielādētais modulītis SketchUpā, kas ir šīs te single door modelis kā live komponents, kuru 1000 visādos variantos var pielāgot. Ja es šī modulītim uztaisu like, tajā brīdī, atgriežoties tajā sākuma lapā 3D warehouse, es varu skatīties nevis vienkārši Discover sadaļā, bet jau My 3D warehouse, kur parādās gan modeļi, gan kolekcijas, ko esat laikojuši. Un attiecīgi nākošais daudz vienkāršāk būs šo te modulīti uzreiz atrast un lejupielādēt jūsu projektu vajadzībām. Tas pats attiecās arī uz veselām kolekcijām. Vēlreiz, piemēram, skatos pie My 3D warehouse, un, piemēram, es gribētu izveidot šo online kolekciju ar elementiem, gan logi, durvis, gan citi elementi, ko es izmantotu ēkas projektēšanā. Es negribu katru reizi meklēt tur durvis vai citi elementi, tad es varu veselu kolekciju radīt. Kādā veidā? Atverot atsevišķi šo te modulīti, te būtu tāda iespēja blakus tam like, arī pie collections add to collection vai create a new collection. Jums nav tam modulim pašam jāpieder, nav tā, ka jums vajag viņu vispār augšu pielādēt tur, jebkādu to saturu jūs varat arī kurēt atsevišķās kolekcijās. Tā, piemēram, paņemu create a new collection, nosaukšu, teiksim, tur arhitektūra. Es varu izvēlēties, vai tā būs kā privāta vai publiska tāda bibliotēka. Pagaidām tā tad atstāju kā private, izveidoju create collection. Un vēlreiz paņemšu šeit add to collection un izvēlos pēdējo radīto arhitektūru. Kur viņš tagad palika? Atgriežoties tajā sākumā pie 3D warehouse, skatos My 3D warehouse. Es redzu, man ir veselas 9 kolekcijas. Jaunākā ir tātad arhitektūra, un tajā iekšā es redzu ir viens modulītis. Tātad šādi es varētu pie kolekcijām saglabāt vai nu atsevišķus 3D modeļus, vai patiesībā arī pat citu veidotās kolekcijas. Kas ir tie citi? Tie parasti ir tie, kas ir ieinteresēti, lai viņu tos produktus iegādātos, un tie ir ārkārtīgi daudz ražotāji. Mūsu laikmetā jau viss tātad aiziet jau uz digitalizāciju, un arī prieks, ka arī Latvijā daudz kompānijas, kas savus produktus piedāvā nevis tikai kā bildītes vai nepiedāvājumā, bet arī, kurus mēs varētu lejupielādēt, uzreiz jau ielikt savā projektā. Nav varbūt speciāli pēc tiem jālodzās, jāraksta, vai ne? Dažādi piemēri. Viens no lieliskākajiem, man liekas, ir partneri Kate mēbeles, kas jau gadiem piedāvā no savas mājaslapas, piemēram, uzreiz lejupielādēt 3D modeļu, tātad SketchUp modulīti,
Arī citi tā vispārēji piedāvā dažādus BIM failus gan platformās BIM Object, gan no savas mājaslapas, kā piemēram arī AJ projekti, kur var lejupielādēt uzreiz 3D modulīti. Pašam arī pēdējā nesenā projektā veidojot bija ļoti liels prieks, kā piemēram Oracle dekoru elementus, ko pašam būtu ļoti grūti lejupielādēt. Es varu pastīties vienkārši viņu katalogā, ierakstīt 3D warehousā pēc sērijas numuru vajadzīgo elementu un reiz jau iegūt lietojumu tādu 3D modulīti. Citi piemēri arī Brikeris jau ilgu laiku piedāvā gan, teiksim, bruģa kalkulātoru, lai varētu uzreiz pats lietotājs sarēķināt varbūt izmaksas. Un arī atsevišķus BIM modulīšus. Un citi piemēri, teiksim, no mēbeļu dažādiem furnitūras izplatītājiem, tā piemēram, no AM furnitūras ir gan, teiksim, ja interesē no Bloom sērijas uztaisīt korpusa mēbeles, uzreiz jau digitāli tās varētu radīt, lejupielādēt un ienest iekšā SketchUpā un tālāk atrast gan atsevišķus furnitūras modeļus no Bloom vai teiksim, arī tos materiālus, ko mēs lietot reāli uz šiem modeļiem. Kā tas viss izskatās no SketchUp puses? Tad mūsu mērķis ir palīdzēt visiem šiem uzņēmumiem vieglāk sasniegt klientus. Tad, ja vienkārši meklējiet 3D warehousā SketchUp Latvija, tad sadaļā pie katalogiem kolekcijām uzreiz jau redzēsiet minēto tātad uzņēmumu piedāvātos kolekcijas, tā piemēram, pie katras mēbelēm. Sākumā atsevišķi parādīsies tie modulīši, kas bija pievienoti. Tā nedaudz pārskatāmākā skatā var izvēlēties, piemēram, nospiež uz tā profila, un te skatoties jau pie tātad kolekcijām atsevišķi. Nebija īstais paņemts. Jā, šeit tātad parādās uzreiz kolekcijas, un izteikti var redzēt arī to iespēju, ka mēs varam vismaz katram modulītim pamainīt to bildīti, arī augšupielādēt, lai skaistāk, lai būtu. Var pievienot arī reālā produkta fotogrāfiju. Tam nav obligāti jābūt pašam SketchUp modulītim. Varbūt šādi skaistāk, protams, izskatīsies. Un tieši atverot vaļā, es tālāk varu redzēt apakš tādas kolekcijas ar produktiem. Pie citiem atkal atsevišķi tātad, AJ produktiem pievienoju pats arī tādus biežāk lietotos no manas puses objektiņas plauktus tieši. Te bija minētais Oracle dekoru piemērs, kad mums ir tie dekoratīvie elementi sakārtot uzreiz par kolekcijām. Un viņa nosaukumā jau laicīgi ir pievienots arī tas seriālais kods, pēc kura no kataloga ir ļoti viegli atrast viņu. Kas arī tātad no Brikeris nesen izveidotās kolekcijas. Šeit, piemēram, redzēt gan segumi dažādi, atsevišķi elementi izvēlos, piemēram. Un tātad arī materiālus varētu lejupielādēt jau reālus, tātad bruģišos materiālus patērnus. Jā. Un ko sanāca pašam augšupielādēt diezgan daudz jau. Viss, kas palīdzam lietotājiem, viss, kas saistās ar, piemēram, labiekārtojumu, tad esmu veidojis tos standarta projektus, gan kas saistās ar modulārajām
atkritumu konteineru novietnēm, gan arī atradīsiet tirdzniecības nojumīti. Tagad arī patreiz veido arī parkletes un citus elementus. Pie interjera atkal parādīsies pāris atsevišķi noderīgi elementi, lai varētu ieskicēt to dizainu vai SketchUp vidē, ja gribās ātri arī kaut vai gaismojumu schēmu uztaisīt. Un arī, teiksim, ļoti noderīga bibliotēka sadarbībā GeoRīga, viņa piedāvātie visu Rīgas apkaimi modulīši, kas uzreiz jau nāktu tādā ģeolocētā formātā, lai varētu uzreiz viņas tātad ievietot mūsu modulī. Ja satelīta bilde ir apakšā, tad viņa arī pareizā pozīcijā parādīsies. Šādi tad lēnām veidojam tās bibliotēkas aizvien vairāk. Un par tādu praktisku piemēru, kā varētu pielietot, kā pārvaldīt tos modeļus arī lokāli, un par tēmu, kā mēs varētu vieglāk viņiem piekļūt klāt, nedaudz arī savu to kolekciju veidojot. Kā piemēru es gribēju parādīt tieši no Brikers piedāvātie tātad Pro kolekcijas bloki. Gribētu parādīt, kā varētu no tiem radīt tādus nedaudz gudrākus elementus ar jauno Snap sistēmu. Šeit parādās gan atsevišķi šie bloki, gan arī kopā, tad tos pamēģināšu lejupielādēt. Pārējos elementus šeit pagaidām izdzēsīšu ārā. Šo te uzspridzinu. Un tā kā, tur pagaidām sanāk tas pamata komponents. Ar visiem datiem arī klāt lieliski. Šo modulīti pagaidām arī nedaudz satīrīšu. Tātad pie modula info statistikas ātri izdzēsīšu liekos elementus, ko vairs neizmantoju. Un vienkārši skatoties caur komponents dialogu logu, es varētu redzēt, tātad uz mājiņas nospiežu, kādi modeļi parādās šeit. Un principā tā, ja izmantojam komponents logu, kur var noklikšķināt uz kādu elementa, un viņa tātad vēl vienu ienest iekšā SketchUp modulītī. Tā. Bet ar šiem modeļiem, piemēram, darbojoties, ir nedaudz izaicinoši pareizos punktos piesaistīt, jo tie stūri šeit ir nedaudz tādi čemferoti. Attiecīgi, ja man būtu jāveido kāds dizainiņš, nav varbūt viegli uzreiz tā aiz pareizā punkta paķert, kopēt un pēc tam vēl atrast to punktu, kur piesaistīsimies. Tādas ir iespējas visu laiku nokļūdīties. Tā kā pirms es viņus saglabātu kādā bibliotēkā, pievienošu klāt dažādus snapus. Tā Snap sistēma bija tāds jaunums ar 23. gada versiju, tad ļoti daudz SketchUp lietotāji varbūt vēl to tā nav vai nu palaiduši garām, vai vispār nav iepazinušies. Ieejot vienkārši iekšā kādā komponentā, es varu iezīmēt, es uztaisīšu pagaidām grupu, sanāk tā, lai tie snapi, ko es veidošu, būtu viņus nedaudz vieglāk iezīmēt. Un nospiežot jebkur ar labo peles taustiņu, redzu, ir iespēja add snaps pievienot tādu speciālu piesaistes punktu. Kādā virzienā šeit ir tā, ka snaps mums automātiski pagriežas pret šo plakni,
Un es vēlētos viņus novietot tieši pa vidu šīm te gala plaknēm. Tad kā palīgu uzzīmēšu 2 līnijas, lai būtu viegli atrast pēc tam viņu viduspunktu, ar add snaps pievienotu, tā. Ieturu shiftu nospiest, lai tas virziens noslēdzās, un tā tad viduspunktā pievienoju ar dubultu klikšķi vienu šo te snap punktu, un tādu pašu arī otrā pusē. Un tiem tā tad pēc noklusējuma arī tas virziens ir sanāk, redziet, tāda līnija uz augšu. Tas arī svarīgi pēc tam, lai savietojot vienu gar otru tos objektus, viņu kaut kā šķībi neaiziet. Bet, nu, 2 snapi izveidoti, tagad iezīmējot objektu, paņemot rīku move, man kā primārie piesaistes punkti parādītos tieši, redziet, šie te snap punkti. Es varu pārvietoties tā, un es novietoju vienkārši pie citas plaknes, objekts automātiski pagriežās vajadzīgajā virzienā. Ja te pārvietošanai klāt es vēl te kontrolu podziņu nospiedīšu, tātad, lai varētu reizē arī kopēt, es varu ļoti viegli šādi te salīmēt tos 2 blokus kopā. Nu, pārbaudu, izskatās, ka viss ir pareizi. Un, nu, tāda lielāka dizaina izveidēja, es vēl pāris šos te punktus pievienošu. Kas vēl varētu būt noderīgs? Es gribētu šo piesaisti novietot arī uz sānu malām. Tad tas būtu šeit pa vidu. Es atzīmēšu, piemēram, ar tādu līniju, kur mums būs šis te viduspunkts. Jā, skatos, vai te bija līdzīgi 32. Labi, es tur varbūt var pielāgot pēc tam vēl, bet apmēram izveidošu. Jā. Tātad apmēram ir šis te viduspunkts. Es paņemšu šo te jau gatavo piesaistes punktu. Viens variants ar rotate. Paķerotēju šī te punkta. Es rotēju, nospiežu kontroli. Un to kopiju novietoju vienkārši 90 grādos. Šādi te. Un tāpat vēlreiz izdarīšu. Tā, uz otru pusi, šeit pa 180 sanāk novietošu. Nu, lai pārliecinātos, ka viņi ir pareizi attālumā, var arī pēc tam pārvietot. Vienkārši piesaistīt klāt tieši pie plaknes. Izskatās, es to iepriekšējo punktu netīšām izjaucu. Vēlreiz nokapēšu. Tad, pārbaudu, vai precīzi būs novietots. Nu, tad šeit būtu uz sāna. Šo te punktu abas 2 reizē var iezīmēt un pārkapēt arī uz pretējo pusi, un arī, lai viņi pa vidu atrastos šādi te. Tā palīga līnija vairs nav vajadzīga, un pārbaudu, kā tas strādās. Tātad pārvietoju kā kopiju, un es varu bloku uzreiz nekur pielipināt pie viduspunkta vai kādā sānā. Nu, teorētiski arī šādi te, bet tur jau būtu noderīgi kādi citi papildus punkti. Tad, nu, tas man atrisina tātad to objektu savietošanu. Horizontālā līmenī, ja tad vajadzētu arī vertikāli, tad pievienošu vēl pāris tos piesaistes punktus. Es jau te pazaudēju to līniju. Izveidošu vienkārši no jauna. Labais taustiņš, add snaps. Novietoju viņu vertikālā virzienā.
Tā, vēlreiz. Vieglākais ar dubultklikšķi apstiprināt. Un šo piesaistes punktu tad arī iezīmēju un pārkopēšu arī šeit pa vidu un arī šeit. Un tad iezīmēšu visus 3, un es viņus vēl nokopēšu uz pašu apakšu, saglabājot viņu šo te virzienu. Un pārbaudīšu, kā tas strādā. Tagad varu paķert bloku aiz apakšējā punkta, kuru es pat īsti neredzu. Nospiežu kontroli un uzreiz varētu tā, pagaidām šādi sanāk. Nepareizā virzienā viņi salīp, var redzēt. Tad ieiešu iekšā, iezīmēšu tikai šos te apakšējos punktus, un man viņus vajadzētu otrādi apmest, lai tas virziens būtu pareizs. Izvēlos tātad rīku flip, un vienu reizi nospiežu bultiņu uz augšu. Tas viņus otrādi apmeta, un tagad pārbaudu, kā strādās. Tā, nu re, tas bloks uzreiz salīp kopā pareizajā pozīcijā, un attiecīgi tādas dažādas modulāras konstrukcijas taisot, man nebūtu jāuztraucās tas, ka objekts varbūt ir vispār tādas organiskas formas vai ne, es bez problēmām var viņus savietot jau iepriekš paredzētos tajos kādos montāžas punktos. Un, nu, kā es to varētu skaisti izmantot tādu dizainiņu ātri uztaisot, teiksim, nu, tādu novietni 12 x 12 metru izmērā, lai ātri uztaisītu. Iesākšu, tātad sarotēšu vienkārši 90 grādos vienu. Paņemu aiz pamata piesaistes punktu, novietošu šeit. Viņu nokopēju arī uzreiz otrā pusē. Vienu bloku pievienoju klāt. Tā redz, izskatās pareizi viss. Un uzreiz viņu nokopētu klāt šeit. Ierakstu 5x. Un tā pirmā siena būtu gatava. Tad šo pašu elementu paņemtu, tā, nokopēju uz augšu, un te ir tā nianse, ka var redzēt, ka viņš ļoti grib automātiski salipt kopā tajā virzienā, kā mums tā snapa līnija bija pagriezta. Tad es varu, piemēram, viņu novietot sākumā augšā, un tad paņemot aiz varbūt šī punkta, pabīdu pa labi, un tad viņš jau pareizā pozīcijā pievienojās. Nu, re, un šo bloku tad es nokopēšu vēl tā 2 uz priekšu, šo te visu pārkopēšu uz otru pusi vēl. Un pa vidu man vajadzētu tātad cēnos mazo bloku. Šeit, nu, piemēram, neizmantojot, tos snapus pamēģināšu pārvietot. Sākumā tad man nāktos kaut kā apmēram novietot, un pēc tam mēģinu paķert aiz tā piesaistes punkta. Man redzēt, nu, īsti nav tāds sakarīgs punkts, aiz kā piesaistīties. Tā, nu, šeit atradu. Nu, tā izdevās, tā manuāli, bet var manīt uzreiz tāda lielāka bakstīšanās. Šeit, teiksim, nokopējuši vēlreiz, saratēju, un tad, piemēram, pabīdīšu vienreiz šādi pareizi asīs, un pēc tam otrais šādi te. Bet, nu, ja būtu tas piesaistes punkts, tad būtu krietni ātrāk. Šo te pašu elementu vienkārši nokopēju otrā pusē. Pacelsim uz augšu. Un tā. Nu, re. Un pārkopēšu te vēl uz vidu.
Nu, tāds iesākums ļoti ātri mēs ar tiem komponentiem varētu uztaisīt. Un, ja vajag pārbaudīt, cik tajā radītajā dizainā viņi tagad arī parādījušies, viens variants, piemēram, caur Entity Info, iezīmējot bloku, man te parādās, ka viņi kopā ir 24, un pārējie man ir 112. Ja tā skaisti kopā redzētu šo informāciju, var arī aiziet caur Window un Model Info. Man ļoti patīk tas statistikas loks, jo tur parāda ne tikai visus šos te komponentus, tādas detaļas, bet arī izvēloties only components, man rādās konkrēti tie bloki, cik viņi daudz ir šajā modulītī. Un to sarakstu var skaisti nokopēt, aiziet uz Excel un uzreiz iekopēt pa šūnām iekšā, tad viņi tur sadalīsies. Tad ātrākais veids, kā tādu īso sarakstu iegūt. Un tā tad arī, kas saistās ar papildus informāciju par šiem modeļiem. Te, piemēram, mums parādās viņu izmērs jau nosaukumā. Tas ir viens variants, kā to parādīt. Un papildus arī skatoties Entity Info lodziņā, pavaru vaļā, šeit ir pievienota arī informācija par cenu, ir pievienota arī saite uz ražotāju katalogu, vēl papildus status un owner. Tātad, ja pēc tam ir jārada specifikācija, mums jau daudz vieglāk būtu šos datus parādīt. Tā pamēģina, piemēram, modeli saglabāju. Tātad bloki. Vienkārši iezīmēju šos elementus. Pamēģinu uztaisīt generate report. To rediģēšu un tātad no iezīmētajiem modeļiem parādīt gan viņu skaitu, gan arī, piemēram, to informāciju, kas pievienota klāt cena, arī saite, un var pievienot arī gabarītu izmērus. Tā. Nu, un radot specifikāciju, visi šie dati uzreiz jau parādās. Tā, te vienam nedaudz dublējās, tad ņemšu no pirmā līmeņa šeit. Nu, tagad pareizi parādās. Un atkal es varu šo informāciju vienkārši patiešo nokopēt, iemet Excelī vai pēc tam saglabāt un pēc tam importēt iekšā. Tātad, jebkurš lietotājs savus tos modeļus radot, šādi tie skaisti var vajadzīgo informāciju piefiksēt, un tā nāktu līdz arī pēc tam viņus augšu pielēdējot 3D warehousā. Un to arī gribētu pamēģināt. Tātad es esmu ieguldījis darbu jau tādu gudrāku modulīti uztaisījis. Es viņu gribētu redzēt arī savā 3D warehouse profilā, lai pēc tam uzsākot jebkādu jaunu projektu, ērti viņam varētu piekļūt klāt. Ko es darīšu? Šim te blokam nospiežot virsū, labais taustiņš, save out, varu izvēlēties viņu vai nu kaut kur lokāli saglabāt, aiznest uz Streamable Connect, ja tas būtu kā elements, ko gribētos pēc tam vēl referencēt iekšā kādā projektā, vai augšu pielādēt viņu 3D warehousā. To arī izvēlēšos. Es varu dot nosaukumu, varu arī vienkārši uztaisīt. Atzīmēšu to kā privātu modeli un vienkārši publicēju. Nu, pēc tam šo bloku, piemēram, te skatoties pie kolekcijām, ar Add to Collection pievienošu
tam arhitektūras kolekcijai klāt. Un tā fiksi pamēģina arī ar to tā vidējo. Privāts modulīts. Un vēl mazo augšu pielādēšu. Pareizi. Tātad 3D warehouse. Nu, ne, 3 elementi vismaz būtu, un tagad pārbaudot no warehouse profila, skatos, kas ir my contents, my collections, pie arhitektūras te būs tās cita veidotās durvis un arī augšupielādētie bloki. Pagaidām viņi redzu nav atjauninājies, arī bildīti vēl neparādās. Parasti paiet kādas 11 minūtes, un tad tā bildīte tikai parādās. Tā, šo te es varbūt negribu redzēt pie arhitektūras, var viņi arī tā ne, tik viegli neļauj noņemt nost. Vai pie citas jāpieliek. Labi. Tur, man liekas, atsevišķi rediģējot edit collection, jā, tad arī varēja gan aprakstiņus pievienot, papildus arī saiti, piemēram, ja esat ražotājs, pārdevējs uzreiz uz mājaslapu kategorijas. Un kas ir modeļi, kas man te parādās, šeit es droši vien tā, varu atzīmēt un remove item. Nu, izdevās, jā, noņemt viņa nost no kolekcijas. Un jau pirmajiem modulītiem es redzu, ir parādījies arī bildīte. Un tā bildīte gan izskatās diezgan pabriesmīgi. Boks ir maziņš, jo tajā brīdī, kad es augšu pielādēju modulīti, gan tas stils varbūt nebija tāds labs izvēlēts, gan arī skats. Tāpēc komponenta radīšanas brīdī ir nedaudz jāpiedomā, kā mums tur kamera novietots, stils izvēlēts. Piemēram, es paņēmu parastāku tur construction documentation style. Es varbūt uzstājis kaut kādu vienkāršu modulīti, tur kaut kāda kaste būs. Un tad es laicīgi jau nolieku to skatu, kāds viņš būs sakarīgāks varbūt. Taisu kā komponentu tur kaste. Un šeit varu pievienot tos atribūtus. Nu, ne, bija jautājums tātad, vai ir iespēja liekt mainīt to informāciju. Īsti nē, jebkurš šo var izmainīt arī izmantojot kādus papildus SketchUp spraudņus. Var gan redzēt arī plašākus datus. Vēl cits variants pie šiem atribūtiem, ja tiek lietoti dinamiskie komponenti, viņu atribūti, tad mēs varam radīt pilnīgi jebkādus papildus arī atribūtus, piemēram, tur cena, pievienot cenu šeit, un tas strādātu kā tāds vairāk paslēpts atribūts, ko parasti SketchUp lietotāji varbūt tik liegi neieraudzīs. Tad es varu uzstādīt, piemēram, jūs kā lietotājs, viņi varētu users can see this atribūtu vai arī var rediģēt. Un attiecīgi vienkārši iezīmējot objektu ar to komponentu atribūtiem, es redzu to specifisko ievadīto informāciju, bet caur Entity Info tas nebūtu redzams.
To papildus varētu redzēt tikai, ja, piemēram, ģenerē to reportu, un tad varētu izvēlēties šos te papildus radītos atribūtus. Bet, nu, tā. Kas saistās ar tādām autortiesībām, ar tām lietām, ko augšupielādēja 3D Warehouse, tas, ko augšupielādēja, to jau visi var izmantot, kas nav privāts. Nu, tā, no juridiskās puses tad droši vien jāpalasa, kam jūs piekrītat tajā brīdī, kad to pirmo reizi to servisu palaidāt. Bet nu, ļoti daudz dara tā, ka moduļus, ko augšupielādē, viņas stipri vienkāršo. Ja tās būtu kāda mēbele, tad tur nevarēsiet viņu redzēt līdz mazākajai skruvītei. Viņa ir vienkāršota, eksplodēta, tā, lai nevarētu tur kaut ko reverse engineerot. Ja? Arī visādi varianti arī tādā veidā viņi tikai tādu vizuāli skatām lietojam uztaisīt. Jā, bet kas attiecās uz tām modeļiem, ko es jau augšupielādēju 3D Warehouse, es tagad skatos no profila puses, jau vajadzētu smukāk parādīties. Skatos My Collections, arhitektūra. Jā, nu šiem arī parādās jau bildīt vismaz. Un attiecīgi es varētu viņas lejupielādēt, ievietot savā profilā iekšā. Viņus var arī atjaunināt. Piemēram, ja viņš man ir modulī pievienots, un es viņam gribētu kaut kādu papildus informāciju pamainīt, piemēram, cena ir mainījusies, nevairs 100, bet 120. Es tad varu uztaisīt, nospiežot vēlreiz, save out to 3D Warehouse, un no manas kā tagad tā kā moduļa autora viedokļa es varu viņam pa virsu pārrakstīt, viņu update atjaunināt. Nu, un tad arī citi, kas izmantos to modulīti, redzētu to jaunāko informāciju. Un ja, teiksim, jums tas hobijs vai darbs tieši pievienot šos te moduļus, veidot kolekcijas, ļoti forši mēs varam redzēt arī to analītiku. Piemēram, visam savam profilam skatos analītika. Kopā tika no mana profila lejupielādēta 412 modulīši, cik skatījumi, cik laiki, kāda tā dinamika. Un arī atsevišķi redzēt, kas ir tie moduļi, kas tikuši visbiežāk lejupielādēti. Apskatīti, laikoti. Nu tā no mārketinga puses pārdošanas tad arī var būt ļoti noderīga informācija. Nu, izdevās to kolekciju uztaisīt mākonī, bet, nu, varbūt tas ir īpaši internets nav vai neparocīgi, kad mums netiekam klāt varbūt, jā, tiem modeļiem. Mēs varam viņus citādi, tad, mums katru reizi jāvar vaļā tas 3D Warehouse servis. Kā varbūt nedaudz vieglāk uzreiz var piekļūt klāt. Atkal mums tas komponenta dialogu loks. Skatoties izvēlē, nospiežot uz mājiņas in modeli, man te sākumā parādās modeļi, kas ir komponenti, kas izmantot šajā te projektā. Nospiežot uz bultiņas, es varētu redzēt arī citas bibliotēkas, un ir salīdzinoši jauna iespēja redzēt My Collections, kur uzreiz SketchUpā atvērtos vaļā lodziņš. Es redzu tās manas veidotās kolekcijas. Es varu izvēlēties, kas bija tas arhitektūras kolekcija, un viņā iekšā uzreiz redzēt tos saglabātos modelīšus. Tad paiet redzēt laiks,
kamēr viņi šajā lodziņā parādās. Bet pēc tam var izvēlēties kaut vai konkrētu bloku, viņš līpielādējās, un reiz jau varētu viņu izmantot. Bet jā, tā tad te ir tas posms papildus, kad mums jāgaida, kad viņš līpielādējās. Bet, lai radītu viņu kā tādu pilnīgi lokālu bibliotēku, tā tad nedaudz savādāk izdarīšu. Nospiežu uz home šīs sadaļas. Man laikam ir liekas savādāks. Uzspiedu Purge and Use, tagad parādās tie 6 oriģinālie bloki. Nospiežot uz detail šīs te ikoniņas, var izvēlēties, tā nedaudz paslēpjās, Open or Create Collection, tāda izvēle. Atvērās vaļā SketchUp mape, Components, un šeit mēs savu folderi varam uztaisīt. Es uztaisīšu jaunu. Vienkārši bloki nosaukšu. Ieeju tajā iekšā un izvēlos Select Folder. Un ir atvērusies šeit tā mape, pilnīgi tukši parādās. Un kā viņā iekšā tagad saglabāt elementus? Ja es nospiežu šīs te ikoniņas, atvērsies papildus, paralēli vēl viens, tā kā mapīte folderis, ja, kur jau parādās in models tie izmantotie. Es varu vienkāršot arī, piemēram, kā list. Un, lai saglabātu viņus šeit, tajā mapē bloki, es varu vienkārši ievilkt iekšā. Tā. Viens ienāca tagad. Šitādā skatā man neļauj vairākus paņemt. Nē, es iepriekš bildītēm varēju vairākus. Es pamēģinu. Nē, laikam nenāc tomēr. Bet nu labi, es tad manuāli ievilkšu arī pārējos. Un tad viņi tajā mapē iekšā atradīsies. Un pēc tam šī te papildu sadaļa man vairs nav vajadzīga. Es redzu, tā mape ar nosaukumu bloki šeit jau parādās. Un es vēlreiz nospiežot uz tā details ikoniņas izvēlos Add Collection to Favorites. Kas ir tie favoriti? Vēlreiz skatoties caur tie izvēli, šeit ir favorites. Un to skaitā rādās mapīte ar nosaukumu bloki. Un es redzu tos elementus, viss, kas man te jau lokāli būtu saglabāti, un es varētu ātri viņu ievilkt iekšā modulītī. Un pie tiem favoritiem mums te parādās varbūt viss kaut kas no SketchUp 3D Warehouse piedāvāti elementi. Ja tas nav vajadzīgs, piemēram, kas ir Dynamic Components Training, to man nevajag, es vienkārši nospiežu uz tā details un paņemu Remove Collection. Un tā visām citām bibliotēkām, kas man nav vajadzīgas. Atstāts tikai tās nepieciešamās. Un tad mēs esam uzlabojuši savu SketchUp darba vidi, lai daudz vieglāk varētu piekļūt klāt tieši vajadzīgiem elementiem. Tāda lokāla bibliotēka uztaisīta. Ir dažādi SketchUp spraudņi, kas nedaudz tā kā glītākā veidā ļautu redzēt tās objektu bibliotēkas, kas radītas. Tādā lodziņā atvērtos vaļā. Ja gribās pilnīgi tā automātiski, teiksim, no rīkjoslas bibliotēkas atvērt. Un tur ir nedaudz jau jāpamācās varbūt pašiem Ruby programmēšanu, var uztaisīt savu spraudni vai sameklēt kādu, kas ir programmētāji, un tad vienkārši dodot jūsu tās bibliotēkas,
var uztaisīt atsevišķu ikoniņu, atver vaļā, piemēram, jau noteiktu elementu bibliotēku, tādā skaistā pārskatāmā skatā. Un tā ļoti daudzi tieši izmanto SketchUp kā tādu pamatu, un es Sprauģiem nedaudz viņu pielāgo labāk strādāt. Kā izskatās daži no tiem servisiem, piemēram, es te pamēģinu ierakstīt library, vai te jau nebija. Piemēram, priekš vizualizācijas elementiem ir tāds 3D bazārs. Attiecīgi uzstādot to spraudni. Tā. Tās bildītes labi neparādās. Mēs varam vietēji piekļūt klāt jau šajā gadījumā ne vietēji, bet jau augstas kvalitātes tiem 3D modelīšiem, kā spraudņu palīdzību. Nedaudz savādāka pieeja. Tas, ko gribēju pieminēt vēl, tātad 3D warehousā varbūt bija ievērota arī tā atšķirība, kas mums ir kolekcijas un ir atsevišķi arī katalogi. Piemēram, meklējot to pašu Bloom furnitūru, ja nepieciešama, sākumā redzu, ir 1400 visādi atsevišķi elementi, izvēloties collections, jau kaut kādas kolekcijas te parādās, bet, lai visu to vispareizāko, labāko saturu atrast, šeit jau ir katalogs. Un katalogi mums jau ir tādas brendotās lapas 3D warehouse tajā servisā radītas, kur var izvēlēties, vai, kur, teiksim, zone moduls ar skaistāku, tur banderi var uztaisīt, aprakstiņas, saites uz mājaslapām, un tad tālāk vēl apakškatalogi parādās, kur izvēloties jau tieku klāt reāliem 3D modulīšiem, ko varētu pievienot. Tad, ja gribās pavisam skaisti šādus katalogus taisīt, tas gan nav bezmaksas. Tātad ir pāris tūkstoši gadā, gribās radīt tās brendotās lapas arī. Bet, ja tas apjoms varbūt nav tik milzīgs internacionāls, var jau sākumā pamēģināt vienkārši saviem tiem radītajiem katalogiem. Un tā, tie laikam bija galvenās tēmas arī, par ko gribēju pastāstīt. Pagaidām to oficiālo ierakstu daļu arī beidzu.